Amerikāņu novelists Orsons Skots kādreiz teicis, ka bezdarbs ir veids, kā kapitālisms liek cilvēkiem iet strādāt dārzā. Un savā ziņā taisnība viņam ir. To apliecina arī Latgalē sastaptie algotie pagaidu darbinieki, kuri nevien kop dārzus, bet palīdz arī augt mākslai. Iebraucot Daugavpilī, redzams, ka pilsēta attīstās. Tiek izbūvēti jauni ceļi, sakoptas ielas un parki. Tas Latvijas otrajai lielākajai pilsētai ir svarīgi, jo nu to apmeklē aizvien vairāk turistu. Viņi dodas apskatīt Daugavpilī dzimušā pasaules slavu ieguvušā mākslinieka Marka Rotko mākslas centru, kas ieskauts Daugavpils cietokšņu mūros. Jau no pirmās dienas viesus, kas ierodas Rotko centrā, pirmā laipni sagaida Jevgeņija, mākslas centra garderobiste. Šeit mana, tā karjera sākas. Es biju šeit, strādāju atalgotas darbus. Jā, kur man piedāvā. Es strādāju, man ļoti šeit patika. Bija brīvas vietas, un man pieņema šeit darba. Esmu ļoti nomierināta. Jevgeņija ir par divas augstākās izglītības. Viņa ir būvniecības inženieris un inženieris ekologs. Tomēr, kad viņas iepriekšējās darba vietas uzņēmums bankrotēja, ar to bija par maz, lai atrastu darbu savā nozarē. Viņa bez darba bija 3 gadus. Kamēr es biju bezdarbniece, es mācos dažādas kursos, ja, kur man piedāvā birojas, mūsu bezdarbnieka birojas. Ja. Katru gadu, ko vēroju, dažādas specialitātes. Jevgeņija izmantoja Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvājumus un apguva datorprasmes, izmācījās par nolektīvas pārzini un pat par grāmatvedi, bet pēc tam nokļuva projektā algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās un sāka strādāt saimnieciskajos darbos tobrīd vēl slēgtajā Marka Rotko mākslas centrā. Redziet, tur jau var vienmēr redzēt, jā, vai viņam visu laiku vajag bakti ar pirkstu, kā to vajag izdarīt, šo vajag izdarīt. Tas viss redzams. Ja, pa 6 mēnešiem perfekti var redzēt. Un, teiksim, ja runā šeit par centru, tad pa to laiku, kad bija viss putekļos un visu vajadzēja tīrīt, ja, un viņi strādā tiešām uz godu. Ņemt cilvēku, teiksim, no malas uz to amatu, ja, kad cilvēks ir nostrādājis šeit un izdarījis to, teiksim, melno darbu. Skaidrs, kā viņu vajag ņemt. Marka Rotko mākslas centra direktors Aleksejs Burunovs pagaidu sabiedriskajiem darbiem pieņēma 6 darbiniekus. Novērtējot, cik labi viņi strādā, 4 no 6 viņš vēlāk pieņēma pastāvīgā darba. Ja mēs ņemam par piemēru konkrēti Rotko centru, kurā mēs atrodamies, tad tie ir 4 bezdarbnieki. No kopējā skaita varētu būt kaut kādi apmēram 12%. Tātad 30%, bet tā ir ļoti laba statistika Rotko centrā. Tā ir fantastiska statistika, jo principā es teiktu tā apmēram 10% kaut kur no kopējā skaita atrod darbu pateicoties tieši šim projektam. Tieši tajā vietā, kur viņi ir strādājuši, jo atrod arī paralēli citā vietā. Turpat pretī Marka Rotko centram norit intensīvi darbi. Notiek Nikolai ielas un apkārt esošās apbūves rekonstrukcijas projekts. Piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus, Daugavpils cietokšņu teritorija sāk atkal iegūt grandiozus vaibstus. Viss notiek ļoti pēc manām domām, varbūt ne tik strauji, kā gribētos, bet tiešām notiek. Daugavpils cietokšņu pārvaldnieks stāsta, ka teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas darbos viņi izmanto arī pagaidu algotā sabiedriskā darba darbiniekus. Pēc manām domām viņi šeit ir ļoti nepieciešami šodien. Ja? Un arī šodien viņi arī 20 cilvēku sastāvā atrodas šeit un strādā. Ja būtu lieki budžeta līdzekļi, Jānis Ostrovskis kādu no viņiem labprāt pieņemt arī pastāvīgā darbā. Es domāju, ir daudz pozitīvu. Piemēram, mēs redzējām, piemēram, Aleksandru, ja? Ļoti patīkams gan cilvēks, varbūt viņam ir nedaudz citas funkcijas. Mēs esam uzticējuši kā tam pašam cilvēkam. Viņš mums varbūt arī ir kā vecākais starp viņiem. Ja? Viņš ar mani kopā mēs pārbaudām, kas ir ieradušies, kas nav ieradušies. Viņš palīdz tur gan instrumentus izsniegt. Tikmēr Jevgeņija ar savu darbu, ko ieguvusi sevi labi pierādot pagaidu darbos, ir ļoti apmierināta. Viņai interesē māksla un brīvajos brīžos viņa labprāt pastaigā pa mākslas centru.
Viņa smēja, ka viņa esot jāzina viss tas pats, kas pārējiem centra darbiniekiem, jo apmeklētāji pirmo satiek tieši viņu. Dvēselē man ļoti patika visi mākslinieku darbi. Un tāpēc, ka man patika arī šajā vietā strādāt. Daugavpilī pagaidu algotā sabiedriskā darba programmā pastāvīgi ir nodarbināti 390 cilvēki. Gada laikā programmai cauri iziet vairāk nekā 3000 cilvēku. Pilsētā, kur bezdarba līmenis ir 9,2%, vismaz daļai šī ir laba iespēja atsākt darba gaitas. Un kas zina, tā atrast savu nākamo pastāvīgo darba vietu. Es arī nākotnē plānoju, teiksim, varbūt nākošā gada budžetam vismaz vienu štata darbinieku, kas man nodarbosies tur tiešām ar zāles pļaušanu, tur teritoriju tīrīšanu konkrēti, kurš strādās no līdz. Un pilnīgi iespējams, ka varētu arī viens no viņiem tas arī būt.